cik redzams pēc kadra. Šodien mēs nerunāsim par reklāmas stendiem, izstāžu stendiem un tā tālāk, bet pastāsti par arī tev mājaslapā pieejamu sadaļu darbarīki un materiāli. Tieši tā ir. Mums ir mājaslapa speciāla nodaļa, kura paredzēta tiem cilvēkiem, kuri ražo reklāmu. Tie, kuri nodarbojas ar to ikdienu. Vai tas ir speciāli naži, rakelīši, stiprinājumi, vai instrumenti, ar kuriem var iesīst kniede, vai uzstādīt kaut ko. Skaidrs. Es redzu fonā, tur ir daudz visu kaut kādas lietas. Man nav saprotams, ko ar viņām dara. Varbūt ejam uz tavu ražošanas telpu un parādīs man. Ejam, es visu pastāstīšu. Daudz krāsainas plasmasa plāksnītes. Kas tas ir, Maksim? Pareizi viņi saucas par rakelēm. Jā, tu jau pareizi minēji, ka viņi ir dažādas krāsas, tieši dēļ tā, ka viņi ir dažādi pēc cietības. Un domāti ir dažādām nolūkām. Ir tie rakeli, kuri domāti autoaplemetājiem, ir tie, kuri domāti stiklotonētājiem, ir tie, kuri paredzēti parastam aplikācijām uz stiklu. Ja jūs strādājat ar rokam un gribat kaut ko uzlemet, bez tā rakelēša, tas ir diezgan sarežģīti. Tā, te es skatos, Maksim, ir kaut kas as. Jā, te ir asas lietas no Japāna. Te ir Olfa naža. Olfa vispār ir tāds ražotājs, kur savu laika izdomā locāmu asmeni. Un pēc tam viņi piedāvā profesionālus asmeņus, profesionālus nažas. Re, kur ir? Man rokas ir nāzes, kur jau 3 gadus kalpo profesionāla ražošana. Un mēs turpinājam to lietot. Īsumā par to, kas te ir. Mums ir plašs sortiments ar visādiem Olfa nažiem, dažādiem nolūkiem. Ir speciāli naži, kuri paredzēti plastikāta griešanai. Ir naži, kuri paredzēti mikstiem audumiem, ādam un visam rokas liepam. Ir speciāli naži, kuri pa lielam nekur nav, kuri paredzēti lietošanai autoindustrija. Ir skrāpekli, ir arī safety nādes. Zini, kas ir svarīgs? Kad tu jau pamēģini noplēst kaut kādu iepakojumu, tev vajadzētu pasargāt savas rokas. Olfa izdoma tādu nazi, ar kuram pirksus sagrist nav iespējams. Šitos IKEA vajadzētu komplektā, lai nāk. No, ne jau tikai IKEA. Zini, ka ļoti daudz Latvijas ražotājus izmanto mūsu produktu, tāpēc, ka tas ir iekļauts viņu drošības standartus. Mazas, smukas podziņas, metāla, plasmasa. Kas Jā, tas ir? Kuram liekas, ka tas ir podziņi, kuram liekas, ka tas ir griedziņi, bet īstenībā tas ir kniedes, kuri ir domāti baneru apstrādē. Tieši uz tādiem kniediem pakarināta lielāka daļa no tiem baneriem, kuri karinas uz fasādiem, žogiem, stābiem un tā tālāk. Tas ir izēja elements, bez kura pakarināt kaut kādu gatavu izstrādājumu praktiski nevar. Mūsu piedāvājumi ir gan plastikāta kniedes, tas ir super eko-šmēko, kā tagad visi grib kaut ko modernāku, gan arī varianti ar tiem cinkotiem kniediem. Tā visa montāža notiek ļoti elementāri. Vai ar rokam, tieši tādam nolūkam mums ir caurumdūris, ar kuru var uztaisīt caurumu, gan arī kniedētājs, kurš pēc tam to kniedi izplēš. Es parādīšu, kā tas strādā. Ir gan rokas instrumenti, ir arī tādi nedaudz mehanizēti. Kniedētāji, kad viss notiek ar vienu spiedienu. Ļoti svarīga prece, kas mums ir jāpiegādā. Nu, ne jau jāpiegāda, bet paņem un pieskruvēt pie sienas to var. Tas ir tie saucamie distanci. Ar šo distanci ar palīdzību droši var pieskruvēt jebkuru plaksnīti, jebkuru organisko stiklu vai spoguli pie sienas. Tu jau redzi, ka viņi ir dažādi pēc restumiem, lielumiem, paredzēti dažādiem izmēriem. Mēs varam pareizi izrēķināt un piedāvāt, kuru distanci jums vajadzētu izmantot konkrētajā nolūkā. Esmu gatavs tev parādīt, kā vispār tas strādā dzīvē. Piemēram, tev ir kaut kāda plaksnīte, kuru tu gribi pakarināt. No sākuma šito te daļu tu jau pieskruvē pie sienas. Re, kur tur ir caurums. Izmanto parasto dibeli vai egipšu skruvi atkarīgi no sienas. Pēc tam ar to otru daļu tu jau laiž caur iepriekš sagatavoto caurumu un re, kur ir. Tev ir gatavs risinājums. Liekas ļoti vienkārši un nekāda instrumenta nav nepieciešama. Viss tavs rokas. Super, ideāli. Nu, to es pastāstīšu šodien par ļoti daudz darbarīkiem un materiāliem, kas tev ir pieejami. Kā es varu nopirkt viņus? Iet Miksmāks mājaslapā, atrada nodaļu darbarīki un materiāli, liec groza, veic apmaksu un gaida savu pasūtījumu. Give it to me, give it to me, give it to me. Bring some boys in the party.